Esiet sveicināti skatītāji, kā arī klausītāji, un jūsu uzmanībā ir mūsu iknedēļas ekonomikas vlogs. Aizdītajā nedēļā tirgos tika novērota pastiprināta virzīšanās uz drošu patvērumu. Piektdienas tirdzniecība paaugstināja ASV dolāra, naftas un zelta, kā arī valdības obligāciju cenu toksiskas kombinācijas dēļ. Pirmais – sāsinājās ģeopolitiskais saspīlējums, un otrais – ASV banku Wells Fargo un JP Morgan ziņojumi, kas radīja vilšanos, kā arī trešais – ASV neapmierinošie inflācijas rādītāji, kas ir pārzīmējis gaidāmo ASV procentu likmu samazinājumu karti un radījis saspringtību Fed vadītājos. ASV akciju tirgi piektdien strauji kritās, S&P 500 par 1,5% un Nasdaq par 1,6%. Un VIX indeks, kas norāda stresa līmeni tirgos, pacēlās līdz augstākajām līmenim kopš 23. gada oktobra. Šajā pirmdienā naftas cena saglabājās pie piektdienas nedaudz virs $90 par barelu. ASV dolāra kustības ir nelielas. Irānas uzbrukumam Izrēlai ir tālijošas sekas. Pirmais ir pasaule saskars ar vēl nopietnāku reģionālo un globālo drošības situāciju. Otrais sarežģītība ievērojami palielinās gan iekšpolitisku, gan ārpolitisku seku risināšanā. Un trešais – diplomātijas rezultāti diktēs jaunās krīzes ekonomiskās, kā arī finansiālās sekas. Un ceturtais – augsta neparedzamība ir jauna norma uz ilgu laiku. ASV inflācija martā pieaug līdz 3,5%, pārsniedzot gaidīto un atzīmējot otro pieaugumu pēc kārtas. Satraucoši ir tas, ka pamatinflācija, kas ir izņemot enerģiju un pārtiku, martā saglabājās 3,8% līmenī. Gan mēs, gan tirgus gaidīja nelielu pamatinflācijas samazināšanos. Spēcīgāku attīstību veicināja pakalpojumu cenas, īpaši veselības aprūpe un automašīnu apdrošināšana. Procentu likmes pieaug uzreiz pēc datu izziņošanas. Cerības, ka Fed mazinās likmes, ir sarukušas no 3 samazinājumiem šogad līdz mazāk nekā 2. Lai gan mēs uzskatām, ka Fed šogad varētu samazināt procentu likmes vairāk nekā 2 reizes, inflācijas rezultāts apvienojumā ar spēcīgo darba tirgu nozīmē, ka jūnija samazinājums kļūst arvien neskaidrāks. Čikāgas Fed vadītājs Goldsbija, kurš ir viens no komitejas liberālākajiem locekļiem, sacīja, ka Fed ir jāņem vērā, cik ilgi tā var saglabāt ierobežojušu politiku, nekaitējot ekonomikai. Tajā pašā laikā Kaškarit, kurš nesen biedēja tirgu, runājot par iespējamību, ka politikas likmes visu šo gadu nemainīsies, savā runā uzsvēra, ka Fed nevar būt apmierināta ar inflāciju ap 3%. Paziņojumi diezgan labi ilustrē sarežģīto situāciju, kādā Fed atrodas. No vienas puses ir jānodrošina mīkstā piezemēšanās, un no otras puses joprojām ir ļoti noturīgā ekonomika ar spēcīgu darba tirgu, un trešās puses pastāv jautājums par inflācijas samazināšanos izredzēm. Pauels ir bijis skaidrs, ka Fed vēlas redzēt vairāk labu inflācijas rādītāju, pirms samazināt procentu likmes. Tas nozīmē, ka durvis uz jūnija samazinājumu ir visdrīzāk aizvērts. Jautājums tagad ir, vai nāksies gaidīt līdz jūlijam, taču pastāv risks, ka tas prasīs vēl ilgāku laiku, un tirgus jau sācis atlikt samazinājumu līdz pat septembrim. Tomēr šajā Atlantijas okeāna pusē ir cerība uz zemākām procentu likmēm, un pēc visu spriežot ECB pazeminās likmes ātrāk par Fed. ECB raidīja spēcīgu signālu, ka tā apsvērs iespēju samazināt procentu likmes savā nākamajā sanāksmē jūnijā, pēc tam, kad ceturtdien tās noturēja nemainīgas. Ceturtdienas preses konferencē liela žurnālistu interese bija par to, kā Fed ietekmēs ECB procentu likmju plānus. Nevelti Kristīna Lagarde izvairījās no skaidrām atbildēm uz šo jautājumu, sakot, ka ECB ir atkarīga no datiem, nevis no Fed, bet tas, kas notiek ASV, ietekmē tomēr notikums arī Eiropā. Viņa savā paziņojumā uzsvēra, ka pakalpojumu cenu inflācija joprojām ir pārāk augsta, un ka ECB vēlas iegūt vairāk pierādījumu tam, ka inflācija patiešām samazinās, un ka ECB iepriekš neapņemsies ievērot kādu konkrētu procentu likmju kursu. Tas attiecas uz jūnija samazinājumu perspektīvu.
Pēc paziņojuma tirgus cenās izmaiņas bija nelielas. Varbūtība joprojām ir aptuveni 80%, ka likmes mazināsies jūnijā. ASV finanšu ministri Jelena pabija vairāk dienu vizītē Ķīnā, lai turpinātu abu lielvalstu attiecību labošanu, taču vienlaikus izmanto iespēju brīdināt, ka pasaules tirgos tiek ielaisti jauni subsidēto Ķīnas preču apjomi. Šoreiz tas saistīts ar zaļajiem produktiem, saules paneļiem, elektromobīļiem un akumulatoriem. Pēc Jelenas teiktā nav izslēgti pasākumi, tostarp tarifi. Eiropas Savienība pašlaik pēta riskus, ko rada Ķīnas elektromobīļu eksports, taču Vācijas kanclers ir bijis skeptisks attiecībā uz tarifiem Ķīnas elektromobīļiem. Vācijas rūpniecība šā gada sākumā ir atguvusies spēcīgāk nekā gaidīts, pateicoties spēcīgajam būvniecības un automobīļu ražošanas pieaugumam. Vācijas rūpniecība mēneša laikā pieaug par 2,1%. Pieaugums krietni pārsniedz prognozētos 0,3%. Tomēr rūpnieciskā ražošana joprojām ir par 4,9% mazāk salīdzinot ar gadu iepriekš un gandrīz par 8% salīdzinot ar maksimumu pirms koronavīrusa pandēmijas. Februāra rādītājus veicināja būvniecības nozars un ķīmisko vielu ražošanas izaugsme. Vājais eksports joprojām neliecina par ārējo pieprasījumu atjaunošanos pēc Vācijas precēm. MSCI All Country World indeksa 10 lielākās akcijas tagad veido 19,5% no globālā etalona, kurā ietilpst 23 attīstītās un 24 attīstības valstis. Saskaņā ar MSCI datiem šis rādītājs ir pieaudzis no mazāk nekā 9% vēl 2016. gadā un krietni pārsniedz dotcom-ēras maksimumu 2000. gada martā, kad tas bija 16,2%. MSCI pasaules indeksā, kas aptver tikai attīstītos tirgus, 10 smagsvari, kas visi ir Amerikas uzņēmumi, tagad veido 21,7% no kopējās tirgus kapitalizācijas. Tādējādi palīdzot palielināt ASV daļu indeksā līdz gandrīz 71%. ASV tirgos 10 milži tagad veido 28,6% no kopējās akciju tirgus kapitalizācijas. Globālo gigantu izaugsmi potenciāli rada risku investoriem, kuri meklē diversifikācijas priekšrocības, ko investori tradicionāli kāro kā veidu, kā palielināt peļņu, neuzņemoties papildu risku. Indeksu izsekošanas mehānismos, piemēram, biržas tirgotos fondos. Mājokļu cenas Eiropā 23. gadā samazinājās pirmo reizi 10 gadu laikā. Eiropas Savienībā tās samazinājās par 0,3%, bet Eirozonā par 1,1%. Vācijas mājokļu tirgus bija viens no vismagāk skartajiem ar kritumu par 8,4%, kas ir otrajā vietā aiz Luksemburgas ar 9,1% kritumu. Tai sekoja Somija ar 5,6% un Zviedrija ar 5,3%. Tomēr dažās valstīs cenas pieauga, tostarp Horvātijā, Bulgārijā, Lietuvā, Polijā un Portugālē. Dažās valstīs, piemēram, Itālijā vai Somijā, mājokļu cenas ir līdzīgā līmenī, kā tās bija pirms 10 gadiem. Savukārt citās valstīs, piemēram, Polijā, Portugālē un Lietuvā, dzīvojamo īpašumu cenas šajā laikā ir palielinājušās vairāk nekā 2 reizes. Martā Latvijas patēriņa cenu līmenis gadu laikā pieaug par 0,9%. Lielākā ietekme uz patēriņa cenu līmeņa izmaiņām bija veselības aprūpei, alkoholam, ar transportu saistītām precēm, pakalpojumiem, kā arī maksai par mājokli. Salīdzinot cenu līmeņa izmaiņu gadu laikā, redzam, ka vienīgā grupa, kur cena līmenis ir krities, ir maksa par mājokli. To galvenokārt ir sekmējis enerģijas cenu kritums, kamēr daudz citi ar mājokli saistīti pakalpojumi turpina sadārdzināties. Ņemot vērā labvēlīgo situāciju gāzes tirgu, siltumenerģijas tarifiem būtu jāturpina mazināties. Pārējās grupās, īpaši pakalpojumos, cenu kāpums salīdzinoši straujos tempos turpināsies. To ietekmē darba izmaksu kāpums, ko nevienmēr izdodas akumulēt izmaksās, un tas tiek pārlikts uz gala patērētājiem. Sekojot globālajām tendencēm, martā turpināja palēnināties pārtikas inflācija, noslīdot līdz 0,7%.
Jāpiezīmē, ka 22. gada nogalē pārtikas sadārdzināšanās temps bija tuvu 30%. Visticamāk, ka sezonālo faktoru dēļ vasaras mēnešos pārtikas cenu līmenis īslaicīgi var sarukt. Tomēr lēnākos tempos tas turpinās pieaugt. Zemes kopējās inflācijas temps gada pirmajā pusē noturēsies. Savukārt gada otrajā pusē, sākot izzust enerģijas cenu krituma ietekmē, skaidrāk izpaudīsies pakalpojumu sadārdzināšanās tendences, kā rezultātā inflācijas temps atkal pātrināsies. Šī gada inflācijas prognoze ir 1,5%. Tas šai reizei bija arī viss. Paldies par uzmanību un tiekamies jau pēc nedēļas. Uz redzēšanos!